Šorīt -6. Izskatās, būs saulains. Izdomāju, ka jāaiziet pēc burkāniem. Izgāju te šorīt ļoti agri. Kaut kur dikti bukirēja. Jā, šitās te zemās temperatūras pa nakti no rīta arī, kā teikt, kavē visas, piemēram, ķiploka augšana. Bet viņi tāpat izauga. Rabi! Šitē! Ir kāds skaists debes. Oh my gosh! Kās par kāsi. Kas tie pa putniem zos, vai? Baterija aizmirs. Mums ir tikai viens dzērvi pāris. Un tas piekliedz visu apārsni. Tur vēl atsaucās no otras puses. Ir kā putni. Dzied. Oi, piķi. Tas ir mūsu pagrabiņš. Šeit vēlams, lai ilgāk būtu vēss. Tā kā tagad no rīta tas -6. Tas diezgan forši ir. Te ir skābētie tomāti, zaļie skābie gurķi. Vajadzētu šogad jaunas varētu slikt. Te ir ķirbas sūs, es nezinu no kāda gada, man liekas, viņas jāpārskat, jāmet ārā. Un te vēl ķirbas sūs. Es domāju, tas ir pa daudz, tik daudz jau nav jēgas turēt. Tur ir konserva. Kartupeļi mums neizauga. Nopirkām veikalā. Bet pagaidām vairs klāt nepērkam. Bija tā akcija pa 19 kapekām. Vienkārši, mums jau loka nav. Vienīgie kaķi un suns. Ot šitais te peļjunkuri. Kas tas ir? Reku ķirbsūliņi. Man tik garšo ķirbsūs. Ot varēs nest uz māju dzert. Marinātie tomātiņi. Ļoti garšīgi sanācis, ļoti apmierināti. Šitie jaunie, te vēl bija palikuši vecie marinātie tomātiņi. Ābolu kompots ir. Viņš ik pa 3 minūtēm izslēdzās. Tas 3 minūtes, man liekas, priekš tiem rīliem. Te ir skābētie kāposti. Ja viņas liek burkās,
Tad viņi glabājās gadiem. Var sakot, kas šitas tāds ir? Ai. Laikam paprika. Tā izskatās. Tad es papriku teicu vēl ielikus. Ķirba salāti. Skābēt kāpostu. Vēl skābēt kāpostu. Tā būs šalēs. Medus. Kāds ir medus, ja bits nav piebarots ar cukuru. Šitam vismaz 2 gadi ir. Nu, vienīgi viņš te tāds noputējis ir. Bieži salātiņi. Nu, var sakot, te, ja kaut kas jāatrod, tad diezgan krietni jāmeklē. Pēc tā. Ačikas laikam paņemšu. Kaut kur. Paga. Nē, te bija. Man liekas. Te ir tādi bišķi vecāki tie svūšanas. Kur es viņu atradu? Jā, gribēju paņemt, bet šitās tāds krietni vecs burkas. Tomātu mērķis vēl. Laikam to es meklēšu aizkadrā, citādi tikt aizkavēs viss. Tā, principā es nācu pēc burkāniem. Burkāniņi man stāv šitādos spaiņos. Tas ir dēļ pelēm. Kur te es noliku to? Bļodiņa. Sāk jau te asnoties. Burkāni ir ļoti svarīgi, lai būtu zema temperatūra. Pašreiz jau nekāda vaina, bet būtu kaut kas jādomā. Iespējams, ka sarīvēšu un salikšu maisiņos saldētavā. Ir kādi grib augt. Visi grib augt. Vēl mēs domājam sulas taisīt svaigās un dzert. Ot šitas viss uz māju. Tas virsū. Un tas viss. Kas tur bija? Kas tur bija? Tur laikam robstājas podzi. Jā, labs pagrabs, tas ir zelta vērts. Skatos, ka citi tur roka bedres taisa tādus caurumus un kaut kur lien iekšā. Tas jau diezgan neparocīgi, kas nekais šitāds tur durvis, kad ir. Slēgt mēs te neko neslēdzam. Priekš tam mums ir rekur šitais te, kas aiz tās eglītes tur stāv. Viņam jau ir slaupa visu ciemu. Par laimi viņš neiet prom no mājām. Tas būtu ļoti slikti, ja viņš kaut kur iet, jo tik liels suns nevar staigāt apkārt. Nu, iesim uz māju, tas ir kā smaržo burkāni. Tā patīkam. Audzēti bez ķīmijas, jo ir valsts, kur ir diktā burkāna mūši izplatīta. Tā kā Īrijā, piemēram, viņi katru otro nedēļu dabū miglot ar kaut ko. Tad ir ļoti svarīgi, jo var pats savu burkāni izaudzēt. Tur man izdevās tikai siltumnīcā burkāns ārā, viss pētersīgi burkāni
selerijas, pastinaki. Tos viss tās mušas sagrauž tarpiņi. Ar silto laiku sāk jau kur arī ķiplociņi līst ārā. Tā diezgan normāli smuki. Zemenēm es sakārtoju to pārklāju, bet nācās pie katras zemenes iespraust pa drātiņai. Citādi viņš veku skaisti. Man jāpaņem fotogrāfija. Tā, ejam tālāk. Es gribu izvārīt skābeņas upiņu. Un bišķi vēlāk salmu nokritīs, vēl nātrīts pieplūkt klāt pievienot. Nu, jāiekļaujās tajos veselīgajos. Te viss rāda gārsas, nātars. Gārsas vēl neesmu izdomājis, man liekas, ka gārs pie zupas neliek. Tur jau kāds salāts. Bet mēs domājam sieru salāts uztaisīt uz lieldienām. Sieru salātiem jau arī gārs neliek. Nu tā mums iet ar to gārs, nevar izdomāt, kur un kā viņu apēst. Jā, kā skaista bilde.